mēs tagad esam Rīgā, bet tūlīt jums parādīsim triku. Un tagad jau mēs esam kur? Igaunijā. Tas ir mūsu iesildīšanās brauciens vasaras balagānu tūrei pa Igaunijas klubiem. Поплывут назад, а небо окунутся в синие глаза. Лишь твои глаза мне окунутся. Лишь твои глаза мне окунутся. Мечта, мечту мою, лишь она одна мне нужна. И это знает все, и скажет, где она, где она. Ja džekiem izdosies tas, ko viņi ir ieplānojuši, ir 9. maijs, viņi iet uz Krieviju pēc šņāviem, jo Maksim ir nepilsoņa pase, un viņam nevajag vīzu. Erika, aizie apskatīties, kā tas sanāks.
Labi, Anģis to gaismā dara. Anģi, davai, nu. Anģis, es būšu ātrāk. Augstāk. Лучше сверху прыгай. Сразу. Re, kā var, Maks? Tāpēc kā ar Anģi cīnos. Jā, bet nelien augstāk. Maks, stop! Maksti, stop! Tu pateici, cik augstais. Tu nopisīsi, vajag. Bet droši vien sirdī palika tukšums, jo varētu uzkāpt augšā, vai ne? Protams, tu tādu dienu, ja netrenējās, tad nevar makāt. Mēs esam sagaidījuši apakaļ Maksu no Krievijas. Man liekas, šis ir krūtākais šņābi pirkšanas gadījums. Yeah! Tikai neizmet viņu ārā. Somu šņābis? Jā, somu. Nomet zemē saplēs. Viens no krūtākajiem, kuru somu šņābiem kostumā. Maksi, es ar tevi tā lepojos. Reku, 5. 8. mājas. Bet kurš gads? 5. Šodien tas ir 9. Draudziņi, Viņš jau nebija pārējais zīmogu. Lika zīmogu. varam sākt dzērt. Iedomājies tiem, kas visu laiku staigā cauri robežām, viņiem tik pilnu pasas zīmogiem, kur tur vairāk kaut ko uzspiest. Man bija tikko veseli. Maksim, tas bija pirmais mēģinājums. Ļoti izdevies mēģinājums. Ļoti izdevies mēģinājums. Nu, mazajam pirmajam, ne? Nevajag izraut ārā. Tur nav ko raut. Tas ir jau viss gatavs. Ģimnes lepnums. Skatās. Kā bija? Sajūties savādāk. Viņš pēc savējiem bija bez brīdi. Apmaldījos. Bija jādomā par to, kur ir tas veikals. Vai tev tas čals parādīja ķipiem? Es viņu satiku. Jā, tieši mēs gājām. Es viņam prasīju, nezinu, kur ir tas veikals. Viņš tas, ты не тот, который жена звонила? Да, все, знакомились. Un tu jūs apskāvāties, ja? Jā, познакомились. Он, ну, пойдем с тобой как раз. Lūk, pāri šim tiltam Maksis pārgāja pēc šņabi. Tas prasīja tieši 34 minūtes. Ну какая рыба ваша идет? Окунь и подлещик. А окунь сейчас идет в море, да? Ну да, с моря сюда. А он с моря идет? Да, да. Я слышал, что у окуня есть нересь сейчас. Да, да. Он идет обратно, уже в море. Нет, Еще не идет обратно? Он только поднимается. А он поднимается, да? Ну плохо идет. Плохо идет. И подлещик, он всегда здесь сидит. Подлещик тоже начинает. Вот сейчас зацветет Солнце. акация всякие. И подлещик пойдет. Подлещик пойдет. Тоже с моря. А он приходит с моря, да? Да, тоже с моря. Akšiernieki notapījuši. Уплегу такой? Jā, šeit daudz brīdī. Nesagrieziet kājas. Лучше там купаться. Pašo, Jesus, morē. Viņš ir glābē. Māris, ты тоже с туфлями.